Čau, čau, draugi! Vairs neesmu nakts melnumā, nakts melnumā pilnmēnesī, bet jau mājās dienas gaismā skatos. Un kā vienmēr, es saku, ir lietas, kas paliek, un es vienmēr nebeidzu priecāties par enzīmu dabīgajām krāsām. Jā, šeit krāsu piedeva, es domāju, mača. Es domāju, ka ne tik daudz kā piparmētra. Ir tāds ašais komplektiņš, kā saka, piparmētra, mača, mango, āboli, golden ābolīši un bumbieri, jā, bet krāsa vienkārši fantastiko. Jā. Vēl, ja gribam, lai fermentiņš sanāktu tāds, ir augļi un ogas, kas pašas par sevi veido vairāk tos dabīgos spirtus. Nu, lūk, mango ir maz, bet mango arī viņā ir. Tas jāiedomājas, kā katrs auglīts bojājās un cik viņš izdala šos spirtus. Nu, lūk. Un, ja gribam tādus ļoti, ļoti maigus fermentus, jo es esmu pēdējā laikā ļoti, ļoti iemīļojusi tieši piparmētru. Ar mētru uztaisīju, interesanti, kad es un Keita, tā kā riktīgā starā esam. Mēs vēl, protams, tā kā būtu, piparmētru, svaigums vienkārši, bet tās ir agāras mētras. Nu, vot, gads nebija starā. Un tad man bija 2 dienas pēc kārtas arī nāca cilvēki, un es devu, ja man ir, tad es dodu tur rūpeņu un tāds un šitāds, un tad neviens neizvēlējās tā kā viņu to mētru. Visiem viņa likās tā kā par spēcīgu, bet man tieši likās, tas ir ko labi ir viņu just, un teica, ka viņa ir rūgta. Tā kā parūgta, bet, un Keitai arī uzdod, ka taču nav rūgta. Viņa saka, ka vispār nav mamīt rūgta, jā. Bet, cik cilvēku, tik viedokļu. Nu, lūk, vēl ļoti labi ir likt skuiņas klāt fermentam. Protams, arī liekam viņas pamazām, bet skujas, piparmētra, mača, vispār viss zaļais, jo man bija uztaisīts viens ferments kaut kad pirms 2 mēnešiem, kurā nebija neviena augļa un nevienas ogas. Visur bija zāle, tā kā zāle, zaļas zālītes, un tas ferments bija vienkārši fantastisks. Atkārtot, lai kā gribētos, nesenāk. Es esmu centusies atkārtot fermentus, bet viņi tāpat katru reizīti sanāk savādāki. Nu, lūk, jā, tā kā pamēģiniet uztaisīt kādreiz bez augļiem un ogām, vadoties tikai, piemēram, piparmētru, skujas, chlorella, jā, tā kaut ko tādus. Ar spirulīnu uzmanīgāk, jo spirulīnai, protams, ir specifiskāks aromāts, specifiskāka garša, un, jā, tur atkal naļu biķiļu ir. Ka nesenāk, kā man ar mētru, jā, es fanoju, bet arī, redziet, tās garšas izjūtas arī, kurš mums kontrolē, kāpēc liekas, ka varbūt ir parūgts, tad kuram liekas, ka ir parūgts, jā, jo tad, kad ir neatīrīts, pabādzās kaloriju, kad ir neatīrīts organisms, tad, protams, tāpat kā man pirms fermentiem arī likās, rukola un tie sarkanie lapu salāti rūgtie, kaut kā galīgi nē. Un tad viņi vienkārši sāk garšot vienā jaukā dienā. Vai kāds nav, kas regulē šo garšu izjūtu, jā, jo rūgtvielas, viņas ir viņas tā kā ir aizgājušas no mūsu ikdienas, jā, bet mūsu vecmāmiņas jau šīs rūgtvielas zināja, un tas arī bija pirmā rūgtviela, ko dot ģimenē profilaktiski. Jā, nevis prumpēt katru dienu, bet profilaktiski palietot rūgtvielas. Jā. Tā kā tāds mans ieteikums, jā, lai pamēģināt uztaisīt bez augļiem. Skatos, kā
darbinās. Jā, tā kā bija man ceļojums vakar. nakts Melnavā. Ziniet, kā ir tās bildes, kā tu esi iedomājies, kā būs un kā ir patiesībā. Es jau diezgan daudz biju pa dienu braukājusi. Un, jā, man likās, nu, kas tad ir līdz Imantai, līdz jūrai aizbraukšu, aiz Bolderā, jābrauc ir labs gabaliņš. Un te mums ir uztaisīts foršas lampas, bet tās lampas jau nav visur. Un tad, kad es iebraucu Bolderā, es zvanu kādam, ka jau iebraucot Bolderā, jāsvērt pēc alkohola, bet tā arī bija. Un tad es domāju, pilnvērnestī tumsā braukt cauri Bolderā, uz jūru, no jūras man nav bail. Bet, jā, cauri Bolderā, es domāju, davai, Kristīnīt, griez ritenīt atpakaļ. Un brauksim mājās, jā, tā kā biju ap 12 un baudīju. Baudīju pilnmēnesi un to, ka esmu dzīve, ziniet, kā vēl tāda interesanta sajūta bija. Tu brauc garām kapiem, svecītas deg, un tu zini, ka cilvēku vairs nav. Cilvēki, dvēseles ir, bet šeit un tagad. Un tad vēl vairāk pārņēma tā spēcīgā sajūta, bet es šeit esmu, šajā mirklī. Man ir kājas, es braucu, kaut vai nakts Melnumā, man ir tāda iespēja uzsēsties uz riteņiem, braukt, kustēties. Nu, jo mēs visi zinām, ka ir cilvēki ar īpašām vajadzībām un ir cilvēki, kas nestaigā, bet mēs ļoti bieži aizmirstam, bet mēs staigājam, mēs varam kustēties. Un tad vēl cilvēki čīkst, ka viņi nevar pavingrot un nevar to un nevar... Kamēr mums ir divas kājas, divas rokas, pat tad, jā, es neaizrunāšos, bet ir cilvēki, kas jau gadiem, viņi guļu gultā un viņi zina, ka viņi nekad nesteigās, lai ko darītu. Un, jā, tad mēs vēl čīkstam, jā, kā saka, sēdies zirgam mugurā, sēdies ritenī, vai vienkārši paņem savas kājas pār pleciem un kustini viņas, staigā un izbaudi to, ka tu esi dzīves, jo mums patiesi pieder tikai šis mirklis. Tas ir tas, kas, un tikko viņš bija un viņa vairs nav. Tā tas ir, jo es vairāk iepazīstu sevi un šo dzīvi. Jā, ir tikai šis mirklis, kurš ir jānovērtē, un savs ķermenis jānovērtē. Lūk, kāpēc pie manis atnāca enzīmi, jā, jo arī šobrīd vēl joprojām, arī nesen bija mums varbūt noskatīsies līdz galam, jā. Mums bija sieviete no Amerikas, un arī mēs runājām par šo tēmu, cik visi jau to deķi velk uz savu pusi, un es saku, un Amerikā vispār ir šis uztura bagātinātāju bums, kad visiem tie pulverīši viņu ir labākie, ja, un ja tu viņus nelietos, tad ar tevi būs slikti. Jā, un es nesaku, ka nav labu pulverīšu. Es taču arī chlorēlu pērku, jā, es nevaru pat uzaudzēt. Bet tas, ka cilvēks ļoti apjūg šajā, ja es jau kaut kur iepriekš jau video minēju, cilvēks apjūg. Tas nenozīmē, ka nevajag, jā, vai krustnagliņu pulveri, es taču varu lietoju krustnagliņu pulveri, jā, es taisu sev ūdeni. Bet cilvēki ļoti apjūg, un tad skrien uz visām pusēm un pērk visu, kas pagadās, jā, un rezultātu nav. Nu, lūk, tā kā, jā, enzīmi mazliet nomīnusoja to lielo klāstu. Kaut gan tāpatās cilvēks ir tāda būtne, ja viņš nav savā ticībā un savā kodolā, viņš ļoti viegli ir pavilkt, kā saka, uz savu pusi. Un caur fermentiem es jau 4. gadu pārliecinos, ka nāk
tikai, kā saka, ļoti līdzīgi cilvēki man. Gan enerģētiski nāk, gan jau, kā saka, sapas ļoti daudzās jomās, tad, kad ne tikai pie manis, arī pie Gata atnāk. Tad, kad mēs runājam kopā, tad ir cilvēki, ar kuriem mēs, kā saka, arī šobrīd ir tāds kā vispār ģimenes pieņemšana, tad arī Keita vienmēr pienāk ar savu devumu, un arī Keita jau ļoti, kā saka, advancēta un arī no savas bērna pieredzītes jau var pastāstīt, kas īsti ir ar cukuru, un kas īsti ir ar miltiem, un kas īsti ir ar enzīmiem, un vai viņus dzer, un kāpēc. Un, Keita ļoti patiesa. Tie, kas ir bijuši, viņi saka, cik droša un patiesa meitene. Kā saka, viņa neko neslēps. Jā. Tā kā tā, sanāca ar jums arī mazliet papļāpāt par šo un to. Jā, es baudu šobrīd fermentiņus pēcpusdienā vairāk, jā, tad es nobeigumā man arī bieži prasa, kad fermentus dzert vēl joprojām, atrodam savu laiku. Pirmajā laikā fermentus dzer daudz un visādos laikos, tā kā mēs ar Gati arī, kas pļumpējām bez limita. Jā, pēc tam ir jāskatās, kurā dienas smirklītī mēs gribam viņus iekļaut, jā, savā, jā, cik daudz arī jāskatās, kā vienmēr, vēl joprojām ļoti atkarīgs no cilvēka. Katram, kas vienam ir litrs, vienam ir glāze, jā, tā kā tur arī jāpēta un jāskatās pašiem. Lūk, tā kā tā. Pilnmēnes brauciens šodien nebūs. Šodien kaut, nezinu, uz mežu gan jau. Ja nelīs lietiņš pakaļ skuiņām. Jā, labi. Sen esmu padalījušos ar vēl vienu ļoti burvīgu un īstenībā ļoti tādu tuvu mirkli, kā tapa viens nesenais, kur ir skuiņas. Viņš jau ir tā lapiņa laikam, tā lapiņa kaut kur ir. Kur bija zileņu lapas, brūkleņu lapas un, jā, kas tik tur nebija tajā fermentiņā. Un man vienkārši ļoti bija jau tumš, un es saku, tajā mežā ēgļu skujas nebija, un es Gatim saku, tā vai iebrauksim vēl vienā. Es zinu, ka ir tumš, bet man jau gaismu tām skujām vairs nevajag, es viņas jutīšu, redzējušu. Un, jā, tad, kad tu sāc vēl dziļāk un dziļāk just sevi, tas kokus un zāli un vispār visu sev apkārt, tad es pirmo reizi mūžā dzirdēju, kā sačukstās egles. Es jūtu kociņus, jūtu, kurš mani sauc, kuram vajag pieskarties. Mēs ar Keitu tādi koku mīļotāji, gan pārnestā, gan burtiskā nozīmē. Un jā, bija jau tumšs, un mums ar Keitu ir tā, ja es kaut ko spēcīgi sajūtu, tad Keita uzreiz sajūta. Un es dzirdu, ka tā jau nav cilvēku valoda, bet ja to varētu nodot kaut kādā veidā cilvēciskā valodā, tad ir tā kā čuksti, viņa ir klāta, viņa ir atnākusi. Tikai tās tā kā enerģija, tā kā tāds, jā, ļoti grūti ieteikt to, pat vārdos būtu, bet es zināju, ka viņi zināja, kad es būšu klāt, un mēs klusējot, un Keita saskatās ar mani, un tad viņi saka, mamīt, es zinu, mūs katra eglīte pasaugs, pie kuras pieiet, un tā arī bija vienkārši konkrēti zinājumi pie šīs, vēl nedaudz pie šīs, un tā kā burtiski mežs ir tumšs, bet tieši tās eglītes, kuras sauc un atļāva, kā saka, paņemt šo burvīgo dāvanu no sevis, tās pasaucējā, tā kā, un tādēļ ir ļoti, ļoti
Nu, tam ir cita vērtība, ja tu salasi pats ar rociņām to visu, jā, un to arī fermentā var just. Tad, kā es saku, tā ir enerģija, ko jūs liekat šajā dzērienā iekšā. Pat to mirkli, pat to enerģiju, jā, ielikt iekšā šos egaļu čukstus, jā, šo saziņu, šo dzīvo fantastisko, nenovērtējumu, un kas cits atliek, jā, pēc tam vienkārši nokrist ceļos sūnās, pielikt pierīti pie sūnām un vienkārši pateicībā noliekt galvu mātes dabas priekšā, jo fermenti ir kam pateicoties Baltai dabai. Jā, to jau nedrīkst aizmirst, ne jau mums cilvēkiem. Tā kā, jā, ar milzīgu pateicību taisam fermentiņus un dzīvojam šo dzīvi.